Sveiciens sporta draugiem. Big Bank skrien Latviju pirmais posms. Sestā sezona ir startējusi, redzam, starta līniju. Un Rēzeknes pusmaratons ir tas, ar ko mēs sākam šos Big Bank skrien Latviju seriālus. Un Rēzeknē 5. reizi redzam arī pirmie kritieni. Tas startos ir ierasts un tā burzma ir liela un tiešām dalībnieku ir daudz, jau kopš 9 rītā tā plūsma uz Rēzeknes pusmaratonu ir milzīga. Un redzam, cik daudz cilvēku ir. Pirms tam arī bija bērnu skrējiens, kur vairāk nekā 1000 dalībnieku. Un pagaidām mēs šeit ar Lauri Lisbovsku kopā redzam startu. Un Laura, varbūt pastāst par šo trasi, kāda tā ir šogad? Jā, labrīt visiem. Un trasa nav mainījusies tieši tāda paša, kā tā bija pagājušo gadu. Un redzam, ka patiešām tas starta pirmā taisna, pirmais līkums, un pēc tam tā trasa virzās lejup pa tādu kalnu. Un tur ir burzma. Tur arī pagājušā bija burzma, sevišķi tiem, kas ir kaut kur pašā vidū. Protams, tie, kas ir favorīti, tie mēs redzējām startēja pašā priekšā un aizskrējuši jau gaismas gadu attālumā jau visiem tālu prom no visiem. Jāsaka, arī visi kopā startē, tāpēc arī tā burzma ir tik milzīga. Bet lielākā daļa no šiem skrējiem tomēr ir amatieri, kuri vienkārši izbauda šo skriešanas prieku un atcenšās būtībā varbūt viens ar otru vai nesacenšās ne ar vienu. Starp kolēģiem kāda cīņa, starp ģimenes draugiem. Labi pavada laiku, sportiski, aktīvi un par galvenajām balvām, godalgotajām vietām cīnās tie, kuri ir pašā priekšgalā. Un attiecībā arī no tā, cik ātri tu ierodies uz šīm sacensībām un cik laicīgi tu esi ieradies, tu arī tiec šajā lielajā pelotonā iekšā. Ja? Man bija tā, ka es pagājušajā gadu nokavējos un bija jāstartē kaut kur no pašām beigām, un tad tur sanāk pamatīgs slaloms. Ja? Tur ir bērni, tur ir mazāki, tur ir lēnāki skrējēji, ja? un ja tu gribi skriet bišķiņ ātrāk savā tempā, tad tur tā ir. Jā, redzam, šī ir tā pirmā taisna, virzās pa kalnu leju, pēc tam tur galiņā būs pagrieziens pa labi, un būtībā tā trasa atgādina tādu kvadrātu formu. Un tā ir tāda druska industriālā enout, būs pēc kāda brītiņa skrējiens cauri, redzam arī daudz dzīvokļu namiem, bet pēc tam būs atkal pagrieziens kalnu augšā, un tad jau sāksies atkal atgriešanās uz pilsētas, vēsturisko, centru un uz šo starta vietu. Ja mēs par tādu sarežģītību runājam, trases, kāpumi, varbūt bruģis, asfalts, kā varbūt tas sadalās? Jā, tā pirmā taisna šī tieši ir diezgan, bedrāina, tā var teikt. Jā. Tur ir nepieciešams bišķi remontiņš. Jā. Tur varbūt tas varbūt traucē skrējiem arī šajā lielajā burzmā, bet pēc tam savukārt ir asfalts un asfalts. Ir arī daži, strauji līkumi pašās trases, beigās, apļa beigās, un tur ir arī skriešana cauri parkam, bet tur atkal savādākas uzreiz emocijas, jo daudzie līdzjutēju 100 000, vai ne, aplaudē, un tad ir pavisam cits skriešana. Bet vispār jāsaka, ka Rēzeknes šis pusmaratons, jeb 5 km, 10 km skriejiens, ir diezgan sarežģīts tā apstākļu dēļ, ka ir šie kāpumi un kritumi. Un, ja kāpums ir tāds garš un lēzens, tad pēc tam seko ļoti strauji noskrējiens. Un tas arī, skrienot pa asfaltu, nemaz nav tik vienkārši skriet leju pa stāvu kalnu. Tās kājas piestās, vai ne? Jā, tur piestās kājas, un tur ir jāpadomā drusciņi par to tempu, cik ātri tu vari paskriet lejā. Bet, pēc kaut kāda brītiņa mēs arī redzēsim, kas tad notiek trasē, un mēģināsim sazīmēt arī favorītus galvenos, jo mums šeit arī priekšā ir galvenie favorīti, kuri varētu piedalīties, kuri pagājušo gadu šeit ir uzvarējuši un labi nostartējuši, bet ne visi no viņiem šodien šeit piedalās, ja? Jo, kā mēs zinām, tad sportisti favorīti izvēlās sacensības bieži vien pašā pēdējā brīdī, piedalīties vai nepiedalīties, atkarībā no tā, kā viņi jūtās, kāda viņa fiziskā kondīcija un vai viņam pamainījušies kaut kādi treniņu plāni attiecībā pret citām sacensībām. Ja? Mēs zinām, ka šogad ir Rio de Janeiro olimpiskās spēles. Viena no dalībniecēm mums šeit ne tikai viena, mums ir vairāks arī Ilona Marhela skrien. Ja? Pagājušā gada visa sezonas Big Bank Latvijā uzvarētāji, ja? Absolūtā uzvarētāji. Un
viņa pirms starta man atklāja, ka tā īsti Rio de Janeiro olimpiskajām spēlēm sāks gatavoties tikai maijā. Tā kā pagaidām vēl tāds treniņu skrējiens, bet ar domu uzvarēt šodien. Tā kā mēs tūlīcēs, starp citu, Guntu pieminējumu, pēc pavisam īsa brīža arī paskatīsimies. Sanāca man arī šeit ar viņu parunāties pirms Rēzeknes pusmaratona sākuma, tā kā paklausīsimies, ko tad Gunta Latvijas jau šodien.